Latvijas vēstniecībā Austrijā 4. janvāris bija pēdējā diena, kad vēl bija iespēja parakstīties par tautas nobalsošanas ierosināšanu par apturēto likumu, grozījumi notariātā likumā. Mūsu kolēģe Gita Priede bija stingri apņēmusies savu attieksmi apliecināt ar savu parakstu, neskatoties uz to, ka vēstniecība atrodas vairāk nekā 4 stundu attālumā un vienīgais pieejamais transporta līdzeklis, vilciens, uzsāk ceļu pulksteni 5:49 no rīta. Jau tā šaurais vēstniecības parakstu vietas darba laiks svētku periodā tika saīsināts līdz 1 dienai nedēļā. Gites paraksts šonedēļ bija vienīgais, bet kopumā vēstniecībā bija parakstījušies 3 Latvijas pilsoņi. Ar godam padarītā darba sajūtu uz mājām, ar skaistajiem tramvajiem, metro un vilcieniem.